Es esmu ļoti praktisks cilvēks. Jā, es ķēros tam vērsim pie ragiem. Faktiski es tur nebiju viena. Man bija kolēģi, kas visu zināja. Līdz ar to mēs tajā kartupeļu vagā, tā teikt, kopā sastādījām kartupeļus, un tad jau viņi sāk augt. Jā. Un tad vienkārši process notiek, un tu viņam vienkārši ej līdzi. Nu, protams, ka sākums bija tāds, ka cilvēki reti, kurš tā, teiksim, viens otru pazina. Bija dažas grupas, kas tā kā vairāk turējās kopā, bet ļoti ātri tas ledus lūza. Īstenībā jau ar pirmajiem grupu darbiem pilnīgi varēja just pārmaiņas otrajā kursā, tad, kad vēl pienāca jauni cilvēki klāt, grupa ārkārtīgi saliedējās, kafijas pauzes kļuva arvien skaļākas, jā, debates ar pasniedzējiem arvien kaislīgākas, jā. Nu, un tagad jau mēs redzam to, ka cilvēki kā viena dūre ir gatavi kļūt par vēstniekiem savās iestādēs un faktiski tai publiskai pārvaldei digitalizēt arvien straujāk, formē jau savus, tā teikt, ierakumus, jā, pozitīvi, lai cīnītos, jā, un tiešām darīt. Tā jauda pieauga jau, to arī varēja redzēt otrajās prezentācijās. Pilnīgi piekrītu, ka tā tas var būt. Tas ir katra iekšējā sajūta, taču šajos cilvēkos es to neredzēju. Viņi ir gatavi, viņi dzird tādi kurs ir, kāpēc es par to nezināju ātrāk. Es saņemu tikai informāciju par otru kursu, man ļoti gribas mācīties, tā ir tieši mana tēma. Tā kā ir ļoti daudz cilvēku ar deksni, kas grib, kas var un kas dara, un kas grib zināt vairāk un darīt vairāk, jā, lai mums izdodās viņus noķert.